Genially pamācības video, kā veidot interaktīvu saturu ar Genially. Lai sāktu veidot spēli vai citu interaktīvu saturu platformā Genially, vispirms ir jāreģistrējas. Tas ir bez maksas, un to var izdarīt izmantojot savu e-pasta adresi vai Google kontu. Kad reģistrācija ir pabeigta, atverās Genially vide, kur jums kļūst pieejamas dažādas veidnes. No turienes jau varat sākt veidot savu materiālu. Augšā redzēsiet meklēšanas joslu. Tā noderēs, ja jau zināt, ko vēlaties izveidot, piemēram, izlaušanās spēli. Ja vēl tikai meklējat idejas, varat apskatīt visas pieejamās veidnes zemāk un izvēlēties to, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām. Noklikšķiniet uz izvēlētās veidnes. Apskatiet tās lapas, animācijas un interaktivitātes iespējas. Kad esat atradis piemērotāko variantu, varat sākt rediģēšanu. Pirmais solis – pamata iestatījumi. Uzspiežot uz kāda elementa slaidā, parādās iespēja tam pievienot animāciju vai interaktivitāti. Kreisajā sāna joslā atradīsiet visus nepieciešamos resursus, piemēram, attēlus, tekstus un interaktīvos elementus. Kad elements ir izvēlēts, augšējā joslā varat pielāgot tā izskatu, piemēram, mainīt formu vai uzlikt masku. Tāpat elementam var pievienot animāciju vai interaktīvu darbību. Īpaši noderīgs ir interaktīvais loks. Tas ir lielisks veids, kā skolēniem pievienot atbalsta materiālus, piemēram, atgādnes vai terminu skaidrojumus. Apakšējā labajā stūrī, nospiežot uz atstiņas ikonas, varat pārbaudīt, kā darbojas izveidotie interaktīvie elementi un animācijas. Otrais solis – iestatījumu pielāgošana. Parastie elementi iespējams pārveidot par pogu, pielāgojot gan tā izskatu, gan saturu. Uzspiežot uz elementa, parādās poga ar 3 punktiņiem. Atveriet izvēlni un augšā izvēlieties iespēju mainīt resursu, lai aizstātu esošo elementu ar sev nepieciešamo. Trešais solis – spēles iestatījumu pielāgošana. Augšējā rediģēšanas joslā varat pielāgot pogu dizainu un citus vizuālos elementus. Visi attēli, kurus izmantojat spēles veidošanā, ir pielāgojami pēc jūsu vajadzībām. Genially vidē ir daudz papildu iespēju, ko var izmantot spēles papildināšanai. Tās atradīsiet kreisajā sānu joslā. Ceturtais solis – spēļu elementu iestatījumi. Vidžeti pieejami dažādi spēļu elementi, piemēram, balvas, taimeri vai kartes. Katram no šiem elementiem var mainīt dizainu un pievienot animāciju. Piektais solis – interaktīvi jautājumu. Kreisajā joslā pieejami arī interaktīvie jautājumi. Labajā rediģēšanas laukā varat ievadīt savu jautājumu un atbilžu variantus. Pēc tam, nospiežot rediģēšanas pogu, iespējams pielāgot dizainu. Vajadzības gadījumā var pievienot arī taimeri. Neaizmirstiet pievienot skolēniem atgriezenisko saiti, lai viņi uzreiz redzētu, vai atbilde ir pareiza un ko var uzlabot. Varat augšu pielādēt arī savus attēlus vai izvēlēties tos no Genially piedāvātajiem resursiem. Ja nepieciešams, attēlam iespējams noņemt fonu. Tāpat iespējams pievienot vairākus slaidus arī no citām Genially veidnēm. Tas ir ērti, ja vēlaties apvienot dažādas idejas vienā materiālā. Sestais solis – spēles kopīgošana. Genially ļauj sadarboties arī ar kolēģiem. Jūs varat uzaicināt citus skolotājus, kopīgi veidot digitālo materiālu, ievadot viņu e-pasta adreses attiecīgajā laukā. 7. solis
Spēles prezentēšana. Kad spēle ir gatava, to varat prezentēt klasē. Parādiet skolāniem Genially izveidoto kvadrātkodu, lai viņi varētu pievienoties spēlei. Kad skolāni būs pieslēgušies, ekrānā varēsiet redzēt viņu rezultātus. Genially ir ērts rīks, kas palīdz veidot mūsdienīgu, saistošu un interaktīvu mācību saturu. Tas dod iespēju ne tikai pasniegt informāciju interesantāk, bet arī aktīvi iesaistīt skolēnus mācību procesā.